Šodien praktiskajā grāmattārpošanās tēmā es vēlos parunāt par mazliet filozofiskāku grāmatu. Tā ir Tao Te Ching, kas ir 2500 gadus veca apmēram, un šī mazā grāmatiņa ir kļuvusi par zenbudismu un arī citu nozīmīgu ķīniešu filozofu un arī reliģisko prakšu vienu no stūrakmeņiem. No šīs grāmatiņas, ko es izlasot paņēmu priekš sevis un praktizēju, ir 33. punkts, kur tiek runāts par to, ka pazīt citus ir intelekts, pazīt sevi ir patiesa gudrība, iemācīties tikt galā ar citiem ir spēks, iemācīties tikt galā ar sevi ir īstais spēks. Un ja tu atpazīsti, ka tev ir pietiekami daudz, tu esi patiesi bagāts. Ko es daru ikdienā, es cenšos ne tikai iepazīt citus cilvēkus un mācīties psiholoģiju saistībā ar citiem cilvēkiem un viņu psihiskā stāvokli un visu pārējo, bet visvairāk tieši saistībā ar sevi, ko es varu sevi uzlabot, tikt galā un izmainīt, kā arī šis ieradums novērtēt to, kas tev ir, un justies bagātam, ir tiešām labs, ko es arī izbaudot uz savas ādas varu pateikt, ka tas tiešām padara dzīvi bagātāku un liek tev justies apmierinātākam ar to, ko jau tu esi iegūs. Un, protams, tas neizslēdz to, ja tu vēlies kaut ko vairāk sasniegt, tu to vari darīt, nospraust mērķus, bet tava dzīve jau šajā mirklī būs daudzreiz labāka. Jā, un šis viss minētais ir tīri nostādīt sevi tādā emocionālā stāvoklī, lai tu būtu veiksmīgāks un justos labāk. Piedošanu! Tao noslēpumainie ceļi.